12. nodaļa Vukta. Savākt iedzīvi, gatavoties evakuācijai, mantas spilvendrānās, pa visu koridoru klaigāja sardze, apjukumā un gaidās sastingu kameras vidū. Evakuācija? Tātad kaut kas notiek, vai tikai nebūs sācies sabiedroto pretuzbrukums? Pagrābu spilvendrānu un izpurināju pašas iestūķēto salmu kušķi. Šis rupjais muslīna gabals man pēdējās 2 nedēļas kopš tika izsniegts, bija naktīs sniedzis īsti karalisku dusu, jo vaigos vairs nedūrās asumi un nāsīs smaka no matrača. Un ja solītie palagi tā arī neparādījās, tā bija mazākā bēda. Drebošām rokām sametu spilvendrānās savu nelielo mantību, rudzupuķu zilo svīteri, pidžamu, kas tagad bija nobrudierēta no priekšas un muguras, zobu birstīti, ķemmi, dažus atlikušos cepumus, ievīstītus tualetes papīrā, bībeli palika maisiņā uz muguras, kur tā glabājās visu laiku, kamēr netika lasīta. Uzvilku mēteli un cepuri un nostājos pie dzels durvīm, spilvendrānu rokās žņaucīdama. Vēl bija diezgan agrs, tukšā brokastu bļodiņa vēl nebija aizvākta, lai sataisītos nemaz daudz laika nevajadzēja. Pagāja stunda, apsēdos uz lāviņas, 2 stundas, 3. Jūnija 2. pusē kamerā bija silts. Novilku mēteli, salocīju un noklāju sev blakus, virsū uzliku cepuri. Tagad nenolaidu acis no skudru spraugas, cerot, ka mazās draudzenītes atnāks atvadīties, taču viņas nerādījās. Pat par spīti cepumu drupačām, ko īpaši viņām izbārstīju. Laikam jau druģainā rosība no rīta bija mudinājusi viņas nolīst dziļāk, bet piepeši es sapratu, ka tieši tā jau ir ziņa, ko viņas vēlas man nodot. Pēdējais bezvārdu mājiens veco kaimiņu starpā. Arī man taču grūtā brīdī ir vieta, kur nolīst dziļāk, un šī vieta ir Jēzus, mans patvērums. Piespiedu pirkstu plaisai grīdā un domāju par viņu. Uz sienas parādījās pēcpusdienas saule un lēnām virzījās tālāk pa kameru, un tad vienā mirklī atkal visi bija kājās. Durvis čīkstēja, bultas skrapstēja, ārā, šnel, visi ārā, nesarunāties. Čīkstot atgāzās arī manas durvis. Kolonnā pa 5 stāties, nobļāvās sardze un bija jau pie nākamās kameras. Spēru soli koridorā, ļaužu, ka bies, neticami, ka te var sarūmēties tik daudz sieviešu. Vēros apkārt kā ilgi neredzējusi cilvēkus. Iebrukums, visur skanēja satraukti čuksti. Tiešām sācies sabiedroto iebrukums Holandē. Kāpēc gan citādi mūs evakuētu? Bet kurp mūs vedīs? Taču ne uz Vāciju? Ak, Dievs, tikai ne uz Vāciju! Pēc komandas mēs šļūcošiem soļiem sākām virzīties uz āru pa garajiem, drēgnajiem koridoriem. Katra ar savu spilvenkuli, kurai lejgalā nedaudz izspiedās trūcīgā mantība. Beidzot nonācām plašā pagalmā pie cietuma galvenajiem vārtiem un atkal sākās gara gaidīšana, tomēr patīkama, jo muguru sildīja pēcpusdienas saule. Tālāk pa labi ieraudzīju kolonnas no vīriešu gala. Taču, lai kā arī snaikstītu kaklu, nekur nevarēju saskatīt Betsiju. Beidzot milzīgie vārti pavērās un iebrauca pelēku autobusu rinda. Mūsu kolonu sadzina 3. Sēdekļi bija izņemti, logi aizkrāsoti.
Uzsākot gaitu, autobuss draudīgi nozvārojās, bet mēs stāvējām pārāk cieši, lai kristu. Mūs izlaida dzelzceļa krautuvē kaut kur pilsētas nomalē un atkal nostādīja kolonnās. Sardzes balsis bija uzvilktas un spalgas. Vēl bija gaišs, bet pēc sāpes pakrūtē es nopratu, ka vakariņu laiks sen ir garām. Un tad tieši priekšā un nedaudz pa kreisi grupā, kas ieradās pēc manis, es sazīmēju kastaņkrāsas copi, Betsija. Kaut kad, kaut kā man bija jātiek pie viņas. Tagad es vairs neilgojos, lai šis viss ātrāk beigtos, bet lai mēs te paliktu līdz tumsai. Garā jūnija diena dzisa ļoti negribīgi. Parībināja pērkons un nokrita dažas lietus lāses. Beidzot pa sliedēm lēnām pieripoja gara neapgaismotu vagonu rinda. Sastāvs apstājās, noraustījās, pabrauca mazliet uz priekšu un atkal apstājās. Pēc brīža sāka atkal lēnām kāpties atpakaļ. Tā turpinājās kādu stundu vai ilgāk, līdz brīdim, kad pienāca pavēle kāpt vilcienā. Valdīja jau piķa melna tumsa. Ieslodzīto rindas saviļņojās un spiedās uz priekšu. Aizmugurē kliedza un lamājās sardze. Viņus acīm redzot darīja nervozus pienākums vienā reizē pārvietot tik daudz ieslodzīto. Es pieliecos un sāku ar elkoņiem lausties vēlamajā virzienā, jau pie vagona kāpšļiem saķēru Betsiju aiz rokas. Kopā mēs ierāpāmies vilcienā, kopā atradām vietas pārpildītajā kupejā, kopā raudājām pateicības asaras. 4 mēneši Scheveningenā bija mūsu pirmā šķiršanās 53 gadu laikā. Ja vien Betsija bija blakus, tad man šķita, es panesīšu visu, kas nāks. Pielādētais sastāvs vēl vairākas stundas stāvēja sānceļā, bet mums tās paskrēja, ka nebija ko redzēt. Tik daudz bija, kamī dalīties. Betsija izstāstīja par katru no savām kameras biedrenēm un es par savējām un plaisu grīdā, kur tās nozuda trauksmes gadījumā. Betsija, kā vienmēr, visu savu mantību bija izdāļājusi citiem, pat bībeli, ko Nolijas lepus viņai ienes tāpat kā man. Viņa bija saplēsusi un aizdevusi projām pa daļām. Varēja būt kādi 2 vai 3 naktī, kad vilciens beidzot izkustējās no vietas. Piespiedām sejas stiklam, bet bija pilnīgi tumšs. Arī mēnesis slēpās aiz mākoņiem. Nedeva mieru viena doma, vai tiešām uz Vāciju. Vienu brīdi mēs tumsā sazīmējām torni, par kuru Betsija bija droša, ka tā esot Delftas katedrāle. Pēc kādas stundas riteņu klaboņi mainīja toni, un mēs nopratām, ka šķērsojam tiltu. Taču tilts nebeidzās un nebeidzās. Mēs ar Betsiju saskatījāmies tik garš, varēja būt vienīgi Mūrdaikas tilts. Pēc tam vilciens pagriezās uz dienvidiem, nevis uz austrumiem, uz Vāciju, bet uz dienvidiem, uz Brabanti. Jau otro reizi šai naktī mēs lējām prieka asaras. Atlaidu galvu pret koka līstīšu atzveltni un aizvēru acis, vēlreiz izdzīvojot kādu senāku braucienu uz Brabanti. Vilcienam sašūpojoties, māmuļas pirksti ciešāk sažņaudza papus roku. Tāpat bija jūnijas, pirmās prediķa jūnijas un mūsējais ar Karelu jūnijas vecās saurupmājas dārzā. Liekas, kavējoties tajā citā jūnijā, biju iesnaudusies, jo, kad atvēru acis, vilciens stāvēja. Šnelē, aber šnel, no vācu valodas, ātrāk, bet ātri,
klaigāja niknas balsis, logos plaiksnījās baisa, sarkana blāzma. Mēs ar Beciju citām līdzi izklunkurojām tamburā un ārā pa metāla kāpšļiem. Izskatījās, ka esam apstājušies meža vidū. Kokos iekarināti prožektori izgaismoja nelīdzenu nesen izcirstu ceļu, ko gar abām malām sargāja kareivju ķēdes ar izstieptām šautenēm rokās. Sardzes saucienu dzītas mēs sākām iet pa ceļu starp šauteņu stobriem. Šnelēr! Sakļaut rindas, neatpalikt pa 5 kolonnām marš! Becija smagi aprauti elsoja, bet tie tikai kliedza ātrāk, ātrāk. Te bija spēcīgi līs, ceļā vietām trāpījās dziļas peļķes. Mums priekšā sirma sieviete paspēra solīt sāņus, lai peļķi apietu, un kareivs viņai iegāza pa muguru ar šautenes laidi. Pārliku abas mūsu spilvenu kules vienā rokā, ar otru saņēmu Beciju zem elkoņa un vilku sev līdzi. Murgainais gājiens ilga savu jūdzi vai vairāk. Beidzot atdūrāmies pret dzeloņdrāšu žogu, aiz kura bija koka baraku rinda. Tajā, kur mēs iegājām, gultu nebija, tikai gari galdi ar soliem bez atzveltnes. Pilnīgā nespēkā sabrukām uz vienu no tiem. Vēl jūtu, kā man zem rokas neritmiski lēkā Becijas sirds, tad tāpat ar galvu uz galda iekritām nemaņā. Kad pamodāmies pa barakas lodziņiem, straumēm gāzās saule. Mocīja slāpes un izsalkums. Kopš iepriekšējā rīta Scheveningenā neko nebijām ne ēdušas, ne dzērušas. Bet visu dienu barakās nerādījās neviens sargs vai cita oficiāla persona, tikai kad saule jau slīdēja uz rietu, ieradās lauka virtuve ar kaut kādu biezu kūpošu strebekli milzu kublā, kuru mēs tad kārīgi izrijām. Tā sākās mūsu dienas šajā vietā, kuru kā vēlāk uzzinājām, sauca Vukta, pēc netālā ciematiņa. Atšķirībā no Scheveningenas kādreizējā parastā holandiešu cietuma, Vukta bija okupācijas varas, īpaši politieslodzītajiem izveidota koncentrācijas nometne. Mēs gan vēl neatradāmies īstajā nometnē, bet tādā kā karantīnas zonā. Vismokošākais bija bezdarbība. Caurām dienām dirnēt pie gara, tukša galda. Mūs apsargāja tās pašas jauniņās uzraudzes, kas Scheveningenā. Tur, kamēr bijām kamerās, aiz atslēgas viņas vēl uzvedās kaut cik adekvāti, bet te ar mums vienā barakā par disciplīnu rūpējās vairs tikai izbrēcot neķītrības un dāļājot sodus pa labi un kreisi. Drīz visai barakai dienas uztura deva tika samazināta uz pusi. Sākās bezgalīga stāvēšana miera stājā. Aizliegums sarunāties un uz 24 stundām. Tikai viena no uzraudzēm nekad neizteica draudus un pat nepacēla balsi. Garā staltā Scheveningenes vahmistriene. Vuktā viņa parādījās 3. dienā pirms saulēkta uz rīta jundu, un ledaini zilajām acīm pārslīdot mūsu nekārtīgo ierindu, tā pati iztaisnojās, rokas nostiepās gar sāniem, čuksti apklusa. Mēs savā starpā iesaucām viņu par ģenerālieni. Reiz ielgušas jundas laikā kāda grūtniece paģība, sasitot galvu pret galda malu, bet ģenerālieni pat nesastomījās un tikpat monotonā balsī turpināja lasīt sarakstu. Bijām pavadījuši
karantīnas zonā gandrīz 2 nedēļas, kad mūs ar Betsiju līdz ar vēl kādu duci rīta jundas laikā izsauca uz priekšu, pārējās atlaida, bet mums visām ģenerālien izdalīja mašīna raksta veidlapas un pavēlēja ar tām 9:00 ierasties pie administrācijas barakām. Virtuves strādnieks, pieredzējis ieslodzītais no galvenās nometnes, kurš mums izsniedza brokastis, ieraugot rozā veidlapas uzsmaidīja. Jūs atbrīvos, viņš čukstēja. Rozā nozīmē brīvību. Mēs ar Betsiju neticīgi aplūkojām papīrīšus savās rokās. Brīvība? Mūs laiž mājās? Pārējās pulcējās apkārt, sveica mūs, apkampa. Sieviete no Becijas kameras Heveningenā neslēpa asaras. Mēs viņām stāstījām, ka karš drīz beigsies un arī viņas laidīs mājās. Atvērām spilvendrāns un izdalījām zonā palicējām visas savas nedaudzās personīgās mantas. Jau ilgi pirms 9 stāvējām pie lielās administrācijas baraks. Beidzot mūs ieaicināja birojā un mūsu veidlapas pārbaudīja, apzīmogoja un nodeva sargam. Pa koridoru sekojām šim vīram uz citu biroju. Tā tas turpinājās stundām. Mūs pārveda no vienas telpas citā, izprašņāja, ņēma pirkstu nospiedumus un sūtīja atkal pie vēl kāda ierēģņa. Ieslodzīto grupa auga līdz jau skaitā 40 vai 50 stāvējām pie augsta ar dzeloņu drātīm pārvilkta metāla žoga, kam otrā pusē slējās baltu bērzu birstala un pāritai Brabantes zilās debesis. Nu arī mēs piederējām šai brīvajai, plašajai pasaulē. Nākamajā barakā, kur mūs ieveda, bija rakstām galdi rindu rindām un aiz tiem sēdēja ierēdnes. Pie viena no galdiem man iedeva brūnu papīra aploksni, izbēru tās saturu saujā un neticēju pašas acīm. Tur bija mans alpu pulkstenis, māmuļas gredzens, pat mani papīra guldeņi. Nebiju redzējuši šīs lietas kopš tā vakara, kad mūs ievedas Heveningenā. Nauda. Tas bija kaut kas no citas pasaules. Ar naudu mēs aiziesim uz staciju un teiksim 2 biļetes līdz Hārlemai lūdzu. Pēc tam pa dzeloņu drātīm norobežotu celiņu un cauri platiem vārtiem mūs ieveda teritorijā, kur atradās vēl 2 zemas barakas ar skārda jumtu. Tur bija atkal rindas, gaidīšana, pāriešana no galda pie galda, bet nometne ar visām tās procedūrām man vairs nelikās reāla. Es jau dzīvoju citā pasaulē. Tad bija jānostājas pie augstas letes, un otrā pusē jauns ierēdnis sacīja: visas vērtīgās lietas nododiet lodziņā C. Bet man jau tās tikko atdeva atpakaļ. Pulksteņus, naudu, juvelieru izstrādājumus. Mehāniski kā mašīna. Bez savas gribas es pa mazo restoto lodziņu padevu pulksteni, gredzenu un naudu. Sieviete uniformā ar vienu rokas vēzienu sagrūda tos skārda kārbā. Tālāk, nākamā. Tad mūs nelaidīs ārā. Pie izejas no barakas sarkans sejains vīrietis virsnieka ģērbā nostādīja mūsu kolonnā pa 2 un lika soļot pāri plašam parādas laukumam. Laukuma galā vīrieši skūtām galvām un svītrainās drēbēs raka tranšeju. Ko tas nozīmē? Kāpēc vispār šī nīkšana rindās visas dienas garumā?
Betsijas seja jau bija pelēka no paguruma, un soļojot viņai pinās kājas. Šķērsojušas vēl vienu nožogojumu, mēs nokļuvām pagalmā, ko no 3 pusēm ieskāva zemas betona ēkas. Te mūs sagaidīja jauna sieviete armijas Frencija, ieslodzītās stāt, norējās sarkans sejainais. Froilen, izskaidrojiet jaunpienācējām, kādam nolūkam paredzēts karceris. Karceris, meitene iesāka garlaikotā muzeja gides intonācijā, domāts, lai izmitinātu tos, kam neizdodas saskaņoties ar nometnes iekšējās kārtības noteikumiem. Telpas ir omulīgas, katram savs silts kaktiņš, varbūt tikai nedaudz par šauru, apmēram ģērbtuves skapīša izmērā. Nolūkā veicināt pedagoģisko procesu, rokas tiek sasietas virs galvas. Sirdi stindzinošajai deklamācijai turpinoties, gluži kā uz pasūtījumu no karcera iznāca 2 sargi, nesot kaut ko, kas pēc formas atgādināja cilvēku. Viņš bija dzīvs, jo kājas kustējās, bet kaut kā dīvaini. Drīzāk izskatījās, ka muskuļi nekontrolēti raustās. Acis viņam bija iekritušas un pārgriezušās. Kā redzams, meitene bilda tai pašā garlaikotajā tonī, šķiet ar pūlēm valdot žāvas. Ne katrs spēja novērtēt viņa labā pieliktās pūles. Kad atskanēja komanda maršs, es iekrampējos Betsijas rokā, vairāk gan, lai pati noturētos kājās, nevis pieturētu viņu. Tas atkal bija papus smagais čemodāns, kaut kas neaptverams un pilnīgi nepanesams. Debesu Tēvs, nes tu to manā vietā! Mēs sekojām virsniekam pa platu ielu, kurai gar abām pusēm stiepās barakas. Viņš apstājās pie vienas no tām, pelēks un neizteiksmīgas kā šķūnis. Ar to tad lūk arī beidzās garā stāvēšanas, gaidīšanas, cerēšanas diena. Mēs vienkārši bijām pārvestas uz Vuktas galveno nometni. Baraka izrādījās pilnīgi identiska tai, ko šorīt atstājām, vienīgi ar to starpību, ka te bez galdiem un krēsliem bija arī gultas. Tomēr sēdēt mums neļāva. Atkal bija stāvus jāgaida, kamēr komendante uzkrītoši lēnām izbrauc ar pirkstu cauri visiem papīriem. Betsija, es novaidējos, cik ilgi tas vilksies. Varbūt vēl ilgi, varbūt vēl gadiem. Bet vai var būt kas labāks, kā pavadīt tā visu savu atlikušo dzīvi? Es ieplētu acis. Par ko tu runā? Par šīm jaunajām sievietēm, par to meiteni tur pie karcera Korī. Ja cilvēkiem var iemācīt tā nīst, viņiem var iemācīt mīlēt. Un mums, tev un man, ir jāatrod veids, kā to izdarīt. Vienalga, cik ilgi tas vilksies. Un viņa turpināja sajūsmā, gandrīz piemirsusi, ka jārunā čukstus, bet tikai palēnām es sāku apjēgt, ka viņa runā par mūsu uzraudzēm. Pametu skatienu uz komandanti aiz galda. Es tur redzēju tikai pelēku uniformu ar naģeni, kamēr Betsija ievainotu cilvēka dvēseli, un nobrīnījos, ne jau pirmo reizi. Kādos augstumos tu, Betsija, atkal lidinies, kamēr es te pat vien mīcos ar kājām pa zemi? Pēc dažām dienām mūs abas ar Betsiju iedalīja darbos. Komandantei pietika ar vienu acu uzmetienu Betsijas bālajai sejai un trauslajam stāvam.
lai ar nicīgu rokas mājienu nosūtītu viņu atpakaļ uz baraku, kur vecās un nespējīgās cauru dienu šuva apģērbu citām ieslodzītajām. Arī mums katrai izsniedza tādu zilu kombinezonu ar sarkanu strīpu gar kāju, praktisku un ērtu, kas sniedza patīkamu pārmaiņu pēc nu jau skrandās novalkātajām mājas drēbēm, kurās staigājām kopš pirmās aresta dienas. Es gan laikam izskatījos liekama pie nopietnākiem darbiem. Mani norīkoja uz Philips fabriku. Fabrika pēdiņās izrādījās ne vairāk kā vēl viena lielāka baraka tepat nometnes teritorijā. No rīta, kad jūlija saulē par spīti agrajai stundai jau sāka burbuļot piķis zem barakas jumta šindeļiem, es sekoju eskortam uz lielo fabrikas zāli, kur pie gariem ar sīkām radio detaļām nokrautiem dēļu galdiem simtiem vīriešu un sieviešu nolīkuši pildīja savu pienākumu, bet viņiem aiz muguras turp un atpakaļ pa ejām kursēja divi sardzes virsnieki, vīrietis un sieviete. Darba vietu man ierādīja gandrīz pie durvīm. Uzdevums bija monotons – mērīt sīkus stikla stienīšus un sašķirot pēc garuma. Karstums no jumta nepanesami spieda galvu. Ilgojos pārmīt kādu vārdiņu ar blakus sēdētājiem pa labi un pa kreisi, lai uzzinātu vismaz kā viņus sauc un no kurienes viņi ir, bet nopratu, ka tas nav atļauts. Vienīgās skaņas cehā bija metāla detaļu šķindoņa un apsardzes zābaku čīkstoņa. Tagad zābaki tuvojās izejai no barakas, tepat man blakus. Iepriekšējā nedēļā produktivitāte ir kāpusi, virsnieks vāciski norādīja garam slaidam strīpainā ģērbtam vīram ar skūtu galvu, kurš gāja viņam līdzās. Par to jums pienāks uzslava, tomēr turpina pienākt sūdzības par brāķi, jāuzlabo kvalitātes kontrole. Ja mūs labāk barotu, virsnieka kungs skūtais, cik nopratu brigadieris, atvainodamies noteica, kopš samazināja racionu, esmu novērojis nevēlamas pārmaiņas. Darbinieku uzvedībā viņi kļuvuši miegaini, krītas koncentrēšanās spēja. Izkoptā vāciskā izruna ar gandrīz nemanāmu holandiešu akcentu un dziļā, labi nostādītā balss man atgādināja Villemu. Tad uzmodiniet viņus, lai koncentrējas uz sodiem. Ja jau kareivi frontē iztiek ar pusi devas, tad šitiem slīm uzķēris iznīcinošu kolēģis skatienu, virsnieks aprāvās pusvārdā un nolaisīja lūpas. Nu to es tikai tā, piemēra pēc. Saprotams, baumām par to, ka frontē samazina pārtikas devas, nav nekāda pamata. Tā, ka es prasīšu atbildību. Un abi ar sievieti paceltām galvām izgāja pa durvīm. Brigadieris pa durvju aili brīdi noskatījās viņiem pakaļ. Tad lēnām pacēla kreiso roku un ar plīkšķi iesita sev pa gurniem. Tas bija kā sprādziens. Telpa momentā atdzīvojās, no galda apakšas parādījās papīra lapas, grāmatas, adīkļi, cepumu kārbas. Visi atstāja savas vietas, sametās mazos pulciņos un dzīvi sarunājās. Kāds pusducis sanāca arī ap mani. Kas es esmu, no kurienes, vai nav kādas ziņas par karu? Pēc apmēram pusstundas brigadieris atgādināja, ka jāizpilda dienas norma, un visi atgriezās savās vietās. Brigadieri, kā es uzzināju, sauca Mormans, un viņš esot bijis katoļu zēnu skolas direktors. Trešajā dienā viņš pats pienāca pie manis tā, kā bija dzirdējis, ka esmu
apstaigājusi visu montāžas līniju, lai izzinātu, kas beigās notiek ar maniem stikla stienīšiem. Jūs te vispār esat pirmā sieviete, viņš teica, kam nav vienalga, ko īsti mēs ražojam. Saprotams, ka nav. Esmu pulksteņmeistare. Viņš noskatījās manī vēl ieinteresētāk. Nu tad jau man atradīsies priekš jums kāds labāks darbiņš. Viņš aizveda mani uz šķūņa otru galu, kur montēja relejus. Tas bija komplicēts un precīzs darbs, lai arī ne tuvu tik smalks kā pulksteņu remonts. Un Mormanam bija taisnība, man tas patika, un 11 stundu darba diena tā pagāja ātrāk. Nevis vien man, bet visiem Filips strādniekiem Mormans bija drīzāk vecākais brālis nekā priekšnieks vai uzraugs. Man patika vienkārši noskatīties, kā viņš pastāvīgā kustībā atrodoties, paspēja gan dot padomu, kam vajag, gan iedrošināt, gan atrast vieglāku darbu vājākiem un netik vienmuļu kustīgākajiem. Tikai vairāk nekā pēc mēneša es uzzināju, ka to nedēļu, kad ieradāmies mēs ar Betsiju, tepat nometnē ticis nošauts viņa 20-gadīgais dēls. Tomēr viņš neļāva pārdzīvojumam ne visniecīgākajā mērā ietekmēt savas attiecības ar padotajiem. Viņš bieži apstājās pie manas darba vietas. Pirmajās nedēļās gan vairāk, lai pārbaudītu manu garastāvokli nekā manu darbu, bet galu galā viņa acis aizslīdēja arī uz releju ķēdēm manā priekšā. Cienītā, jūs rādās būsiet aizmirsus, kā labā strādājat. Šie releji ir paredzēti viņu kara lidmašīnām. Un pasniedzies man pār plecu atrāva kādu vadiņu no korpusa vai sagrieza šķībi kādu lampu. Tagad pielodējiet atpakaļ nepareizi un nav kur skriet. Dienas normu jau esat pārpildījusi un nav vēl ne pusdienas laiks. Pusdienlaiku man ļoti būtu gribējies pavadīt kopā ar Betsiju, tomēr Filips strādniekiem līdz darba dienas beigām 6:00 nebija atļauts atstāt fabrikas teritoriju. Virtuves strādnieki sastiep tepat iekšā milzīgus toverus ar kūpošu putraimu, zirņu pusputru, bezgaršīgu, bet barojošu. Ka porcijas nesen samazināts, to varēja manīt. Tomēr ēdiens bija labāks un daudz bagātīgāks nekā Scheveningenā, kur pusdienas nedeva vispār. Pēc ēšanas bija brīva vesela pusstunda, kurā varējām pastaigāties pa cehu. Svaigā gaisā un spožajā Brabantes saulē. Es gan parasti izvēlējos nosnausties ēnā pie žoga, kā nekā jāceļas bija 5 no rīta. No apkārtējiem laukiem vējš nesa saldas vasaras smaržas. Diendusā es mēdzu sapņot, ka roku rokā ar Kārelu eju pa lauku taciņām. Darbam beidzoties mūs pārbaudīja pēc saraksta un tad veda uz guļam barakām. Mūsu barakas durvīs vienmēr mani gaidot stāvēja Betsija, un ik vakaru likās, ka neesam tikušās vai nedēļu, tik daudz bija, ko stāstīt. Tas beļģu puisis un meitene, kas strādā pie galda man pretī, viņi šo pēcpusdienu saderinājās. Hērmas kundze, kuras mazmeitiņu paņēma uz Vāciju, šodien piekrita, ka es par viņu aizlūdzu. Kādu dienu Betsija pavēstīja jaunums, kas mūs skāra pavisam tieši. Pie mums uz šūšanu norīkoja kundzi no Ermelo. Kad iepazināmies, viņa izsaucās vēl viena. Ko viņa ar to domāja? Korī, atceries, dienā, kad mūs arestēja, uz darbnīcu atnāca vīrietis un gribēja runāt tikai ar tevi. Tu gulēji ar gripu un man nācās tevi modināt.
Es visu ļoti labi atcerējos, gan svešinieka šaudīgo skatu, gan pretīgo sajūtu pakrūtē, kas nebija tikai no druģa. Izrādās, Ermelo jau visi zinājuši, kas viņš par putnu. Ar Gestāpo sastrādājies kopš okupācijas pirmās dienas, par sadarbību ar pretošanās kustību nosūdzējis vispirms šīs sievietes 2 brāļus, pēc tam arī viņu pašu un viņas vīru. Pēcāk, kad Ermelo uz viņa provokācijām neviens vairs nav ķēries, viņu pārcēluši uz Hārlemu, palīgos Villemsam ar kapteini. Viņu sauc Jans Vogels. Mani pārņēma karstums. Padomāju par papus pēdējām stundām slimnīcas koridorā, par tik pēkšņu pārtraukto pagrīdes darbu, par Mēriju Italiju, kura izmisumā izgāja uz ielas tieši esesiešiem nagos, un es zināju, ja tagad Jans Vogels trāpītos manā ceļā, es viņu nogalinātu. Betsija parakājās zem saviem šuvekļiem un izvilka maisiņu ar bībeli. Pa dienu tā glabājās pie viņas, jo viņai bija vairāk iespēju lasīt un stāstīt nekā man, Filips cehā. Pa vakariem mēs noturējām slepenas lūgšanu sanāksmes tik daudzām sievietēm, cik varēja sanākt ap mūsu gultu. Šovakar lasi tu, Betsija, man sāp galva. Vairāk nekā galva. Visa mana būtne smelta sašutumā par cilvēku, kas mums nodarījis tik daudz posta. Tonakt nevarēju aizvērt ne acu, un otrā dienā darbā nemaz nespēju koncentrēties. Līdz nedēļas beigām biju nonākusi tādā fiziskā un gara izsīkumā, ka Mormans apstājās pie manis un apjautājās, vai kas noticis. Noticis? Jā, ir gan noticis, un es aizgūtnēm sāku stāstīt. Nevien Mormanam, visai Holandē bija jāuzzina, kāds nodevējs ir Jans Vogels. Taču kas mani visvairāk mulsināja, tā bija Betsijas attieksme. Betsija bija cietusi ne mazāk kā es, tomēr šķiet nemaz to nepārdzīvoja. Betsija reiz nakts vidū zinot, ka ar savu grozīšanos tāpat jau esmu viņu uzmodinājusi, nočukstēju. Tagad mēs vienā gultā gulējām 3, jo nometnē ikdienas veda klāt jaunus ieslodzītos. Betsija, vai tu nemaz nedomā par Janu Vogelu? Ai, jā, Korī, tas ir šausmīgi. Es tagad visu laiku domāju par viņu un lūdzu. Viņš laikam briesmīgi cieš. Kādu brīdi es nespēju nekā izteikt. Tikai gulēju milzīgajā tumšajā barakā, klausījos, kā simtiem izmocītu sieviešu smagi velk elpu, kungst un grozās no vieniem sāniem uz otriem, un atkal aizdomājos, ka mana māsa, kurai līdzās esmu nodzīvojis visu dzīvi, tomēr pieder kādai citai pasaulē, citai lietu kārtībai, vai gan viņa tagad, cik maigi vien prasdama, necentās man norādīt, ka esmu tikpat vainīga kā Jans Vogels? Vai visu redzošā Dieva priekšā mēs abi ar Janu Vogelu nesēžam uz viena apsūdzēto sola, atzīti par vainīgiem vienā slepkavības grēkā, jo es jau esmu viņu noslepkavojusi savā sirdī un ar savu mēli? Kungs Jēzu, es čukstēju bedrainajā madracī. Es piedodu Janam Vogelam un lūdzu, tāpat piedod arī tu man. Es esmu viņam daudz pāri nodarījusi. Lūdzu svētī viņu un viņa ģimeni. Tad aizmigu un pirmo reizi kopš mūsu nodevējs bija ieguvis vārdu, ciešā miegā nogulēju līdz brīdim,
kad svilpe sauca uz rīta jundu. Vuktā pavadītās dienas bija mulsinošs skaistā un briesmīgā sajaukums. Rīta jundas bieži bija nežēlīgi garas. Par vissīkāko režīmu pārkāpumu, piemēram, ja viena ieslodzītā nokavēja vakara jundu, visai barakai no rīta bija jāceļas 4 vai pat 5:30 un jāstāv miera stājā līdz 5:30. Mugura sāpēja, kājas vilka krampis, taču ieelpojot svaigo putnu dziesmām pielieto rīta gaisu un vērojot, kā plašās Brabantas debesis krāsojas zeltains sārtas, mēs ar Betsiju sajūsmā spiedām viena otrai roku. 5:30 mums izsniedza rupimaizi un kafiju pēdiņās, rūgtu un karstu, bet pēc tam nostādīja kolonnās un veda uz darba zonu. Es tā gaidīju šo brīdi. Uz Philips fabriku bija jāiet garām nelielam meželim, kur rasām mirdzošo zāli no mums šķīra tikai viena dzeloņdrāšu kārta, un garām vīriešu zonai, kur daudzas no mums lūkojās ar ilgām, mēģinot starp skūtajām galvām un svītrainajiem ģērbiem sazīmēt savu vīru vai dēlu. Šis bija vēl viens no Vuktas paradoksiem. No vienas puses bezgalīgā pateicība, kādu es ikdienas izjūtu par to, ka varu atkal būt starp cilvēkiem. No otras, un par to es vieninieku kamerā nebiju padomājusi, būt starp viņiem nozīmē arī dalīties viņu bēdās. Ja kādai te bija vīrs vai dēls, mēs visas cietām līdzi. Disciplīna vīriešu zonā bija daudz skarbāka, bieži sodīja ar nāvi. Gandrīz katru dienu kāda šāvienu uz zalves atcēla mūsu vidū satrauktus čukstus, par ko atkal, cik daudzus. Man līdzās pie relejiem strādāja pārliecināta komuniste uzvārdā Flora. Viņiem ar vīru bija paveicies neilgi pirms aresta savus 2 mazos bērnus noslēpt pie draugiem, bet viņa par tiem tik un tā augu dienu raizējās, un tāpat par vīru, kuram bija tuberkuloze. Viņš strādāja virvju vīšanas cehā tepat blakus Philips fabrikai, un pusdienlaikā viņiem ar vienu izdevās caur dzeloņdrāšu žogu pārmīt dažus vārdus. Kaut arī uz septembri viņa gaidīja 3. bērnu, tomēr savu rīta maizes devu caur žogu vienmēr atdeva vīram. Nespēju noskatīties, cik biedējoši vāja viņa ir, īpaši jau sievietei stāvoklī, tāpēc dažas reizes atdāvāju viņai savu brokastu tiesu, taču arī tā vienmēr tika paglabāta vīram. Tomēr par spīti bēdām un raizēm, un te neviens neiztika bez tām, Philips barakā netrūka arī smieklu. Parodējām plātīgo un lielbanīgo apakšleitnantu, spēlējām aklās vistiņas, pusbalsī dziedājām, līdz kāds pie loga izsaucās gūpu mākoņi pie horizontā. Philips baraka bija novietota tā, ka neviens nevarēja ienākt tās teritorijā, nešķērsojot brīvo laukumu aiz logiem. Nekavējoties visi bija vietās, un detaļu šķindoņi liecināja par nopietnu darba atmosfēru. Reiz uzraudzi parādījās durvīs, kamēr signāls vēl tikai ceļoja pa rindām no otra barakas gala. Miesās kuplā vāciete padzirdējusi par kaut kādu gubu, to tūlīt attiecināja uz sevi un pietvīkusi kā biete, vismaz stundas ceturksni auroja kaut ko par disciplīnas trūkumu un galā paziņoja, ka šodien par sodu nebūs ne pusdienu, ne pusdienas pārtraukuma, ne pastaigas svaigā gaisā.
Pēc šī incidenta mēs vienojāmies par neitrālāku signālu 15, piemēram, bet es jau 15 relējus samontēju. Garajās, sutīgajās pēcpusdienās sarunas un draiskulības tā nevedās, un lielākoties katrs gremdējās pats savās domās. Es, piemēram, uz galda kantes ieskrāpēju, cik dienu atliek līdz 1. septembrim. Ne ar ko īpaši jau šis datums neizcēlās, vienīgi Flora reiz bija izteikusies, ka par pārtikas kartiņu zakšanu parasti vairāk par 6 mēnešiem nedodot, un es spriedu, ja nu mūsu nozieguma sastāvs aprobežojas ar to vien, un ja ieskaita vēl Scheveningenā pavadīto laiku, tad tieši 1. septembrī termiņš beigtos. Korī, kādu vakaru, kad es triumfāli paziņoju, ka augusts jau pusē, Betsija mani brīdināja. Mēs taču droši neko nezinām. Viņa to pateica tā, ka likās viņai ir pilnīgi vienalga, kad un vai vispār mūs atbrīvos. Noskatījos, kā viņa uz gultas malas nosēdusies pēdējos brīžus pirms gaismas izdzišanas, izmantoja, lai sašūtu kādu atrisušu vīli manā kombinzonā, un atcerējos, ka tieši tāpat viņa mūs aplāpīja mājās, vakaros ēdamistabā pie lampas. Pat poza bija tāda, it kā mugura balstītos pret augsto krēsla lēni un kājas mīkstā tepiķi, nevis uz skabargainās pliku dēļu grīdas. Jau 1. nedēļā pēc ierašanās Vuktā viņa savam kombinzonam apkaklītē iešuva papildu cilpiņas, lai apkaklīti varētu sasliet augstāk un nevēlamam skatienam neatklātos aukliņa, kurā karājās bībele, kas lika man nojaust, ka šeit viņa ir apņēmības pilna dalīties ar Dieva vārdu, tāpat kā mājās dalīja zupu Hārlemas trūkumcietējiem un pat apsveic to kā nebijušu iespēju. Lai nu viņa ko viņa, bet es arvien noteiktāk noskaņojos uz 1. septembri. Un tad, pavisam negaidot, sāka izskatīties, ka nebūs jāgaida pat tik ilgi. Klīda baumas, ka princeses Irēnas brigāde jau esot Francijā un virzoties uz Beļģiju. Šī brigāde bija daļa no Holandes armijas, kuru 5 dienu kara laikā atkāpās uz Angliju. Tagad tā nāca atprasīt zaudēto. Sardze manāmi nervozēja. Rīta un vakara jundas bija gatavā mocība. Ieslodzītās visbiežāk vecās un slimās, kas laikā nepaspēja nostāties ierindā, tika nežēlīgi sistas, izdrebināja pat sarkano lukturu desantu, kas līdz šim bija privileģētā stāvoklī. Šīs prostitūtas pārsvarā no Amsterdamas bija apcietināts ne jau savas profesijas dēļ, kas gluži otrādi tika cildināta kā patriotisks pienākums pret vācu karavīriem, bet par to, ka aplaiduši šos karavīrus ar nelabām kaitēm. Par spīti līdzšinējām familiārajām attiecībām ar apsargiem, kas viņām bija, vīrieši, nu pat sarkano lukturu desantam nācās stundām ilgi stāvēt uz laukuma miera stājā. Arvien biežāk skanēja šāvieni vīriešu zonā. Reiz pēc pusdienām, kad gongs sauca atsākt darbu, vieta man blakus palika tukša, neatgriezās komuniste Flora. Pēc spožās saules acīm kā vienmēr bija pagrūti aprast ar barakas krēslu, un tikai pēc brīža es ieraudzīju uz viņas sola melnās maizes riecienu. Tā tad nebija vairs kam to nodot. Katra diena pagāja kā šūpolēs, starp cerību un bailēm,
Baumas mūs uzturēja pie dzīvības, baumas mūs iznīcināja. Princeses Irēnas brigāde jau šķērso Holandes robežu. Princeses Irēnas brigāde sakauta. Princeses Irēnas brigāde vispār nav izcēlusies krastā. Sievietes, kas agrāk turējās nostāk no mūsu lūgšanu stūrīšu, tagad pulcējās apkārt un prasīja zīmes un pravietojumus no Bībeles. 1. septembra rītā kaut kas tomēr notika. Flora piedzemdēja meitenīti. Bērniņš izdzīvoja 4 stundas. Pēc dažām dienām agri, vēl ilgi pirms svilpes, kas sauca uz rīta jundu, mūs pamodināja tālu sprādzienu skaņas. Visa baraka grozījās gultās, par miegu vairs nevarēja būt ne runas. Vai tās bija bumbas vai artilērija? Nu pat mūsējie ienāk Brabantē un jau šodien būs Vuktā. Kad saskrēja sardzi ieviest kārtību, viņu kliedzieni un draudi mums bija kā pīlei ūdens. Mēs jau apspriedām, ko darīsim pirmo, kad nonāksim mājās. Puķis, protams, visas būs pa galam, sprieda Becī, bet mēs paņemsim stādiņas no Nollijas un nomazgāsim logus, lai saulīte tiek iekšā. Mormans Filips fabrikā centās atvēsināt sakarsušos prātus. Tās nav bumbas, viņš pārliecinoši teica, un pilnīgi noteikti ne artilērija. Tur spridzina vācieši, iespējams tiltus. Tas nozīmē, ka gaidāms uzbrukums, bet ne jau tūlīt, varbūt vēl nedēļas paies. Tas iedarbojās, bet ne uz ilgu laiku, jo sprādzieni nāca tuvāk un tuvāk. Tagad jau tie bija tik tuvu, ka aizkrita ausis, bet sajūsma kāpa augstāk un augstāk. Atveriet muti, Morgans kliedza pa visu cehu, turiet muti vaļā, tā jūs pasargāsiet bungātiņas. Pusdienojām iekšā aiz aizvērtām durvīm un logiem. Pēc tam vēl stundu nostrādājām, pareizāk sakot, nosēdējām pie darbgaldiem, jo darbs vairs nebija ne prātā. Kad nāca pavēle atgriezties dzīvojamās barakās, sievietes steidzīgi apkampa savus vīrus un mīļotos, ar kuriem kopā strādāja cehā, un tad jau bija jāiet. Ārā pie barakas mani gaidīja Becī. Korī, vai brigāde ir klāt, vai mūs atbrīvos? Jā, tas ir, nē, es pati nezinu. Ak, Becī, kāpēc man ir tik baigi? Vīrieša zonā atskanēja jundas signāls. Mums nekādas pavēles netika dotas, tāpēc bezmērķīgi klīdām apkārt un klausījāmies, kā vīriešu pusē paskaļi runi lasa vārdus, lai gan saprast neko nevarēja tā vai tā. Un pēkšņi mēs sastingām. Skaļrunis bija apklusis un pār nometni nolaidās klusums. Tik draudīgs, ka gluži vai bail metās elpot. Tad klusumu pāršķēla šauteņu sprakšķi. Nepārmījot ne vārda, sievietes saskatījās un sāka raudāt. Otra šāvienu kārta. Trešā, tā gāja 2 stundas. Bija kādas, kas skaitīja. Kopā sanāca pāri par 700 šāvienu. Tonakt gulēšana vairs nebija neprātā, nebija pat rīta jundas. Ap 6 nāca pavēle savākt personīgās mantas. Mēs ar Beciju tajās pašās Heveningenas pilvendrānās salikām savas zobbirstītes, diegu un adatu, mazo davitamona. Davitamon ir Holandes vitamīnu ražotājs. Tātad mazo davitamona eļļas pudelīti no sarkanā krusta, Nolijas zilo svīteri, kas bija vienīgā lieta, ko pirms 2,5 mēnešiem paņēmām līdzi no karantīnas nometnes, maisiņu ar bībeli uzkāru kaklā sev.
jo Becija bija tā izdilusi, ka sainītes starp lāpstiņām pārāk izspiedās. Parādas laukumā kareivji no auto kravas kastēm dalīja segas. Man tika balta ar zilām svītrām, bet Becijai ar sarkanām. Segas bija mīkstas, pūkainas, varēja redzēt, ka no bagātām mājām. Ap pusdienas laiku sākās evakuācija. Maršējām gar vienmuļām baraku rindām, garām karcerim, cauri dzeloņdrāšu labirintiem, līdz izkļuvām uz grambainā meža ceļa, pa kuru jūnijā bijām atdzītas šurp. Becija smagi balstoties uz manas rokas cīnījās pēc elpas, kā vienmēr, kad bija jāiet garāks gabals. Marš, nēl, neatpalīgt! Pēdējo ceturdaļu jūdzi es Beciju burtiski vilku. Līdz beidzot ceļš bija galā un atskanēja pavēle nostāties ar seju pret sliedēm. Te nu mēs bijām, vairāk nekā 1000 sieviešu, plecu pie pleca šaurajā zemes strēlē garu uzbērumu. Aiz mums šurp vēlās vīriešu masa, skūtās galvas, rudens saulē tā spīdēja, ka atsevišķus cilvēkus nevarēja izšķirt. Sākumā domāju, ka mūsu vilciens vēl nav pienācis, tikai tad sapratu, ka šie paši lopu vagoni taču ir domāti mums. Vispirms vagonos sadzina vīriešus, viņi rāpās ar rokām un kājām, lai tiktu augšā. Lokomotīvi nevarēja redzēt, tikai garu lopu vagonu rindu uz abām pusēm, cik tālu sniedz skats. Ik pa gabalam uz jumta bija uzmontēts ložmetējs. No vienas puses nāca kareivji, katram vagonam atgrūžot smagās dzelzs durvis. Drīz arī mūsu priekšā pavērās melna sprauga, sievietes sāka spiesties uz to. Cieši sažņaugušas rokās katra savu segu un spilvendrānu mēs rāpāmies iekšā. Becijas krūtis pēc straujā gājiena vēl smagi cilājās. Man nācās viņu gandrīz vai celšus iecelt vagonā. Pirmajā brīdī es tumsā neredzēju nekā, kad tad stūrī sāku izšķirt kaut kādu tumšu neregulāru kaudzi. Tie izrādījās krustu šķērsu samesti rupimaizes kukuļi, tātad ceļš nebūs īss. Kļuva šaurāk un šaurāk, mūs piespieda dibens sienai, 30-40 cilvēku vairāk te nesaietu, tomēr kareivji sitot ar laidēm un nikni lamājoties tikai spieda un spieda sievietes iekšā. No vagona vidus jau skanēja sāpju kliedzieni, tikai kad vagonā bijām sadzītas kādas 80, durvis smagi aizkrita un ārā dzirdēja nočīkstam bultas. Sievietes raudāja, dažas paģība, bet iespiestas starp citām palika stāvus. Saprotot, ka tā cita citu saspiedīsim līdz nāvei vai nosmacēsim, mēs izstrādājām savu veidu sistēmu, lai kaut cik atvieglotu stāvokli. Pussēdus, pusguļus satupāmies rindās uz grīdas, cita citu aptvērušas ar kājām kā ragaviņās. Zini, par ko es tagad pateicos Dievam? Es vairs salecos. Becijas balss skanēja tik sirsnīgi, mīļi un šajā ellē tik neiederīgi. Es pateicos, viņa turpināja, ka papus tagad ir debesīs. Papus? Ak jā, papus! Papu, laimīgais, kā gan es varēju tevi apraudāt? Vilciens vēl nekustējās, saule sildīja, un iekšā kļuva aizvien macīgāks. Sieviete man blakus ar nagu urbināja zara vietu sienas dēlī, beidzot zars izkrita. Citas iedvesmojušās no viņas ņēmās darīt to pašu, beidzot sajūtām spirdzinošu vēsumu. Pagāja vēl vairākas stundas pirms sastāvs noraustījās un izkustējās no vietas.
Tad gandrīz tūlīt atkal apstājās, vēlreiz noraustījās un sāka lēnām rāpot uz priekšu. Visu atlikušo dienu un nākamo nakti turpinājās tas pats. Virzība uz priekšu bija ļoti lēna. Reiz, kad pienāca mana kārta paelpot pa zara caurumu, mēnesis gaismā ieraudzīju dzelzceļniekus nesam saliekušos sliedi. Tātad priekšā ceļš bija izārdīts, varbūt sabombardēts. Padevu ziņu citām, varbūt viņiem neizdosies sataisīt, varbūt, kad nāks atbrīvotāji, mēs vēl būsim Holandē. Aptaustīja Betsijas pieri, tā kaisa kā ugunīs. Sarkano lukturu meitene, starp kuras kājām biju iespiesta, pavirzījās mazliet atpakaļ, saraujoties nērtākā pozā, lai Betsija varētu atlaisties man klēpī. Iesnaudos un sapņoju, ka uznācis negaiss. Dzirdēju, kā tantes Jances logos sitas krusa. Atvēru acis, tiešām krusa. Dzirdēju, ka tās sitas pa vagona sāniem. Negaiss neļāva gulēt, sievietes runājās tā. Vēl viena krusas brāzma, tai atbildēja ložmetēji no vilciena jumta. Lodes, kādas sauc, mūs apšauda, un atkal. It kā sīki akmentiņi sistos pa sienu un pretī sprakšķēja ložmetēji no jumta. Vai princeses Irēnas brigāde ir klāt? Tomēr apšaude aprima. Vēl kādu stundu sastāvs nekustējās, tad lēnām atsāka rāpot uz priekšu. Rītausmā kāda no sievietēm pa caurumu redzēja, ka mēs šķērsojam robežu pilsētiņu Emerihu. Tātad esam jau Vācijā.